13-gadīgais Antons Kovaļonoks pirmo reizi dzīvē parakstījās algu sarakstā un saņēma pirmo darba algu. Viņš saka, ka 2 brīvlaika nedēļās nopelnīto naudu atdos mammai, jo viņa labāk zina, kur to ir nepieciešams izlietot. Šis puika ir viens no daudzajiem Daugavpils jauniešiem, kuri vasarā piedalās nodarbinātības programmā. Vieni vēlas nopelnīt naudu, lai iegādātos kaut ko konkrētu, citi ir gatavi spērt pirmo soli, lai kļūtu pastāvīgi. Augsti vērtēju jebkuru darba pieredzi un arī atalgojumu, ko varēšu izmantot jaunu mācību līdzekļu iegādēji un arī sacensību apmaksai nākamajam mācību gadam. Jātnes departaments brīvlaika laikā ir iekārtojis darbā 340 jauniešus vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 745 jauniešus vecumā līdz 19 gadiem. Katrs no viņiem strādā 2 nedēļas. Jaunākā vecuma zēni un meitenes parasti uzkopj savas klases un skolas teritoriju. Vecāko klašu skolēni palīdz uzņēmumu labiekārtošanu dēļ darbiniekiem rūpēties par pilsētas puķu dobēm. Vadims Kasakovskis par vēlu iesniedz pieteikumu. Viņam par nožēlu vakances šajā programmā bija beigušās. Tomēr šodien viņš kopā ar Nikitu Bagrovu apgūst iemaņas darbā ar trimeri. Jaunieši strādā nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības programmas ietvaros. Pateicoties šai programmai, brīvlaika laikā darbs ir vēl 90 jauniešiem. Pusi no viņu darba algas apmaksā valsts, otru pusi pašvaldība. Pašvaldība iedzīvotāju dzīvē piedalās ne tikai ar sociālajiem pabalstiem vai ar sociālo palīdzību, bet arī socializē mūsu iedzīvotājus caur nodarbinātības programmām. Tās ir pirmā nodarbinātība jauniešiem, tās ir jaunas darba vietas skolniekiem vasaras brīvlaikā, kā arī darba vietas pieaugušajiem īslaicīgam darbam. Pašvaldībā ir arī pieaugušo nodarbinātības programmas. Tā saucamajos sabiedriskajos darbos var nopelnīt tikai 150 eiro mēnesī, taču ir iespēja parādīt sevi un saņemt pastāvīgu darba vietu. Darba iemaņu atjaunošanas programmā piedalās trūcīgie pilsētnieki, kuri saņem dažādus sociālos pabalstus. Brīvlaika laikā gandrīz katrā pašvaldības uzņēmumā var satikt skolēnus, kuri uzņēmuma darbinieku uzraudzībā veic visdažādākos darba pienākumus. Nasce Ivanova un Edvīns Kečins Krievu namā apmeklē pulciņus, bet tagad palīdz nodrošināt kārtību un mājīgumu šajā kultūras centrā. Izrādījās, ka darbs liek savādāk paraudzīties uz dzīvi. Strādājot vasaras nodarbinātības kādas darbos, tu saprati, ka tas ir ļoti grūti un, lai sasniegt kādus mērķus, tev vajag labi mācīties un saņemt labu izglītību. Pastāv uzskats, ka mūsu jaunieši neprot un negrib strādāt, taču tas, ka gandrīz katrs pusaudzis ir gatavs brīvlaika laikā strādāt, pierāda pretējo. Ir patīkami novērot, ar kādu aktivitāti, ar kādu atdevi šie bērni un jaunieši strādā, iegūst iemaņas, iepazīstas, kas ir darbs, ko nozīmē nopelnīt naudu. Domāju, ka viņi sajūt visam citu savu statusu ģimenē, un es ceru, ka beidzot savu galveno uzdevumu mācības, viņi varēs atrast darbu, kas viņiem ir interesants un jēgas pilns šeit pat pie mums Daugavpilī.